Tātad saturā tīri pāriešu cauri, tātad kādām tēmām iesim cauri šai seminārā. Varbūt gluži nebūs tā secība tāda kā uzrakstīts, bet tie jautājumi tajā konkrētajā sadaļā tiešām tiks apskatīti. Jo tā pirmais tēmas bloks būs tieši par dāvanām, jo arī ar tām dāvanām ir dažādi, jā. Protams, ka mēs visi kā darba ņēmēji gaidam šīs dāvanas, bet darba devējs savukārt lauza galvu. Gribas jau tam darbiniekam uzdāvināt, jā, bet kādas pēc tam tās nodokļu sekas būs? Vai tur man nesanāks tā dāvana neadekvāti dārga, jā, ja vēl jāsamaksā nodokļi? Tāpēc apskatīsim, cik tad ir tā summa, ko šobrīd normatīvie akti ļauj neaplikt ar ienākuma nodokļiem, un ko darīt, ja tā dāvana pārsniedz šo te kritēriju. Un vispār par dāvanām pie reizes, jā, tad kam mēs dāvinam, atkarībā no tā, kam mēs dāvinam, atkarībā no tā arī būs šī te nodokļu piemērošana. Un tālāk otrais tēmas bloks būs Ziemassvētku balles. Jā, šobrīd ir Ziemassvētku laiks, vai nu decembrī vai janvārī ir iespējams, kad uzņēmēji būs tik tādi kolektīvu saliedēt griboši un uzrīkos tādu pasākumu. Šobrīd nav vasara, mēs nerunājam par sporta spēlēm, bet varbūt tā varbūt arī kaut kāds nevis tīri Ziemassvētku balli, bet kaut kāds pasākums it kā ar tēmu gada nogale, jā, varbūt gada noslēguma balle, mazums kā kurā kolektīvā tas tiek nosaukts, bet atceramies, ka tas būs tas personāla ilgtspējas pasākums, kur ir runa par visiem darbiniekiem, kuri tiek iesaistīti šajā pasākumā, jā, un tātad kādi varētu būt izdevumi, kurus neapliks ar nodokļiem, bet tāpat laikā kādi varbūt riski būs, un arī var jau rīkot šos gada nogales pasākumus ne tikai darbiniekiem, bet arī sadarbības partneriem, un tad jau, protams, tajā kontekstā jau ienākumā nodokļu likumi jāskata jau bišķi savādāk. Un trešais tēmas bloks būs reprezentācija vai reklāma. Kāpēc? Liekas, kāpēc šai tēmai tas ir aktuāli, bet aktuāli tas ir tāpēc, kad gribas taču pasniegt dāvanas ne tikai saviem darbiniekiem, jā, bet arī sadarbības partneriem varbūt. Uzrīkot kādu pasākumu, un tad mums te ir jāsaprot, kur ir tā atšķirība starp reprezentācijas pasākumu vai dāvanu, vai reprezentācijas kaut kādu priekšmetu, jā, vai dāvanu, vai reklāmas izdevumiem, jā, tā kā mēģināšu varbūt tādā konspektīvā veidā jums to pastāstīt, jo, ja kāds ir lasījis uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas noteikumus, tad 677. Tad zinām, ka tur ir piemēri, jā, ir piemēri, kas, pateikšu precīzi, kurš tas ir punkts, tad 5. pielikuma, jā, 677. noteikuma 5. pielikumā 3. punkts mums tā kā, likumdevējs ir centies ar piemēriem, ar tādu sīkāku izklāstu, paskaidrot, kā tad būs mazvērtīgu priekšmetu izmantošana reprezentācijas un reklāmas pasākumiem. Un, ja nepateikšu uz priekšu, tad šobrīd tieši ienāca prātā tā doma, ka atkal mums mazliet, lai mums tā dzīve neliktos tik salda, mums ir 2 kritēriji, ja, attiecībā uz dāvanām, uz mazvērtīgām dāvanām vai mazvērtīgiem priekšmetiem, ja, tā kā pievienotās vērtības nodokļa likums runā par mazas vērtības dāvanām, jā, bet uzņēmuma ienākuma nodokļu likums runā par mazvērtīgiem priekšmetiem. Jā, tad atkal liekas, ka mums tā kā, un tas ir 20 eiro. Jā, tad uzņēmuma ienākuma nodoklis mums saka par mazvērtīgu priekšmetu, kas ir 20 eiro vērtībā, pievienotās vērtības likums mums dot 15 eiro kritēriju. Jā, tā kā liekas, vai tad nevarēja vienādu summu, jā? Tas tā, lai mums ir interesantāk.